nākamais lektors. Iesim uz priekšu, mums ir no Zviedrijas Klāfams institūta, kas ir Zviedrijas vadošais kristiešu domnīcas un pētniecības institūts, direktors tātad. Autors doktora disertācijai par politiskajiem procesiem, kas veidoja Zviedriju par iespējams sekulārāko un individualistiskāko valsti pasaulē. Raksta iknedēļas ievadrakstus vienā no Zviedrijas kristīgajiem dienas laikrakstiem, kā arī ir autors 6 grāmatām, tostarp grāmatai nosaukumu The Land That Forgot God, jeb Zeme, kas aizmirsa Dievu. Ir precējies 4 bērni, un šodien mūsu uzmanībai viens no Zviedrijā visaktīvākajiem kristiešu sociālajiem debatētājiem ar lekciju Sekulārais individuālisms un rietumi. Kā tas ietekmē ģimeni un sabiedrību, un kā Bībeles pasaules uzskats var būt alternatīva Eiropai šodien. Ar aplausiem sagaidām Pēru Everto no Zviedrijas. Es gribētu pateikties par uzaicinājumu ierasties uz šo skaisto valsti Latviju. Un brokastu laikā es jau dažiem teicu, ka 80. gados domāju, ka ne. Daudzi varēja iedomāties, ka mēs varētu doties no Zviedrijas uz Latviju, lai ieelpotu šo brīvības garu. Un ņemot vērā vietu, no kurienes es nāku, es tiešām jūtos tā, ka es varu brīvi ievilkt elpu kopā ar jums, no Baltijas valstīm, kopā ar kristiešiem, ar saviem dombiedriem. Un uzklausot dažādas uzrunas, es gribu teikt, ka tās bija iedvesmojušas un arī informatīvas, un es arī darīšu visu iespējamo, lai apmēram stundas laikā pastāstītu jums par Zviedrijas pieredzi, par Eiropu, un tad, protams, arī būs laiks jautājumiem un atbildēm, kas notiks pēc manas prezentācijas. Šodien es runāšu par sekulāro individuālismu un rietumiem. Tas ir jautājums, par kuru es rakstīju savu doktora disertāciju pirms 1,5 gada. Ikdienā es vadu kristiešu domnīcu Clapham institūtu, un mēs arī iedvesmojamies no Clapham kustības pirms apmēram 200 gadiem Londonā. Kristieši dažādās sabiedrības daļās mēģina ietekmēt sabiedrības dzīvi, popularizējot kristiešu vērtības. Mana doktora disertācija saucās Tuvinot realitāti ideālam. Un tas ir saistīts ar šo politisko redzējumu, ka mēs pat esam gatavi mainīt realitāti, lai īstenotu savu vīziju. Un tas ir arī saistīts arī ar mūsu bijušā premjerministra teicienu, Olofa Palmes tātad teikto par to, ka mēs šādi politikā strādājam. Un es esmu arī sarakstījis grāmatu par Zviedriju kā valsti, kas aizmirsusi Dievu. Jā, mums it kā ir visbrīvākā nācija visā pasaulē, un tagad mēs redzam šo te attēlu ar pelēkajām, depresīvajām salām. Pēc izglītības es esmu vēsturnieks un vadu Clapham institūtu jau 7 gadus. Un es arī pastāstīšu par to, kā mēs strādājam. Mēs ļoti daudz strādājam ar ģimenes jautājumiem, kas ir šīs konferences temats. Bet tas, ko es esmu darījis saistībā ar 20. gadsimta vēsturi, tas ir tāds kā detektīvs stāsts. Un kā kristietim varbūt šis stāsts nav tik ļoti daudzsološs, bet ir ļoti labi saprast, kāda ir bijusi vēsture, kāpēc esam tādā situācijā, kādā esam, kādi bija to ietekmējušie spēki un kādā virzienā mēs iesim. Un varbūt, ka mēs iesim tajā pašā virzienā, ja pārvērtēsim to, ko esam darījuši un darīsim kaut ko citu. Strādājot kā vēsturnieks, man, protams, nav līdzi zviedru grāmatas, bet man ir daži eksemplāri ar grāmatu angļu valodā. Šis arī principā ir tāds vēsturisks detektīvs stāsts, kas norisinās apmēram šajā gada laikā, sākot ar pelnu dienu un beidzot ar lieldienām. Un tātad, kā mēs varam izmeklēt vispārsteidzaušāko pazušanu cilvēces vēsturē. Principā tas ir romāns un attiecīgi var rakstīt to, ko mēs vēlamies.
bet te ir runa par anglikāņu mācītāju, kurš vēlas risināt kādu konkrētu modernu problēmu, un viņš iedodas pie detektīva, un attiecīgi viņi mēģina izpētīt tādus senus vēsturiskus notikumus modernā kontekstā. Tātad te mēs varam runāt par evaņģēliju vēsturisko pamatu. Pašlaik mēs pievērsīsimies ne tikai Zviedrijai vai Latvijai, bet arī vērtībām, kas ietekmē visu pasauli. Es domāju, ka daudzi jau ir redzējuši šo te grafiku. Mēs redzam pasaules valstis, un jo vairāk mēs esam pa labi, jo individuālistākas ir valstis, un jo augstāk, jo sekulārāks. Protams, bijušās komunistu bloka valstis galvenokārt atrodas pa kreisi. Tās nav individuālistiskas, vairāk uz kopienu, uz sabiedrību vērstas, un tas ir tāds komunisma mantojums. Baltijas valstis šeit ir pa vidu, diezgan sekulāras, bet ne tik individuālistiskas kā protestantu nācijas pa labi. Kur, diemžēl, man ir jādzīvo. Tātad tā ir ekstremālākā valsts šajā ziņā, gan uz augšu, gan pa kreisi. Es atvainojos pa labi. Empīriski mēs tiešām esam diezgan ekstrēmi šajā ziņā, salīdzinot ar citām valstīm. Un kā jūs dzirdējāt iepriekšējā uzrunā saistībā ar to, kas notiek Eiropas Savienībā, jāsaka, ka mums ir tieši tādi paši spēki visā Eiropā, bet pie mums šie spēki ir daudz spēcīgāki, un tāpēc ir noderīgi zināt, kāda ir Zviedrijas pieredze. Jo tas, kas ir noticis pie mums, tas ietekmēs arī citas valstis. Šeit es gribētu parādīt vērtību, diagrammu vērtību attēlu, kas man šķitis noderīgs manos empīriskajos pētījumos. Es esmu pētījis autonomijas vērtību. Tātad mēs paši nosakam sev likumus un noteikumus. Un šeit vissvarīgākā vērtība ir cilvēka neatkarība. Tas ir visu individualistisko kustību centrā un arī sekulāro kustību centrā. Tomēr dažādās debatēs, tiesību aktos, politikā cilvēki reti dodas, piemēram, protestēt, sakot, ka cilvēka neatkarība ir vislielākais labums. Parasti tas izpaužas kā opozīcija pret 3 vērtībām. Pirmkārt, kopiena vai kopīgums sabiedrībā, visbiežāk ģimenes formā, jo tiek teikt, ziniet, ka mums ir jāatraujas no ģimenēm, ģimenes nedrīkst mūs vilkt uz leju un tam līdzīgi. Nākošā vērtība, pret ko tiek iebilsts, tātad autoritāte, kaut kas tāds, kas vienmēr ir virs mums un mūs regulē, un tālāk svētais. Tātad opozīcija pret to, kas ir svēts, pret baznīcu, pret Dievu, pret Bībeli un tam līdzīgi. Ir ļoti svarīgi šo saprast, šīs vērtības, šīs sarunas, kādas notiek visās mūsu valstīs. Tātad ir šī autonomijas filozofija, kas iebilst pret šīm 3 galvenajām vērtībām. Beigu beigās radot tādu situāciju, kur mums ir ultraprogresīvums, kur autonomija principā ir vienīgā vērtība, kas ir pilnīgi neatkarīga no vispārējā, kas notiek apkārt. Vēl es gribētu parādīt dažādas kultūras, kādās varētu atrasties mūsu valstis. Protams, ka neviena kultūra nav autonoma, nav pati par sevi. Bet mēs varētu teikt, ka sabiedrība sastāv no 3 faktoriem: no valsts, no indivīda, no ģimenes un varbūt pilsoniskās sabiedrības, baznīcas un tam līdzīgi. Ja mēs paskatāmies uz Vācijas modeli, tad ģimene un valsts sadarbojas daudzos dažādos veidos, un indivīds ir kaut kur tur fonā. Bet ir kultūras, kas ir individualistiskas, bet arī individualisms var būt dažāds. Piemēram, Amerikas versija ir tāda, ka indivīds sadarbojas ar ģimeni, ar baznīcu, ar pilsonisko sabiedrību, un tā ir Amerikas tradīcija. Bet tādās pilnībā autonomās valstīs ir tā, ka, protams, indivīds nevar pats kaut kur tā kā atoms nesaistīt, peldēt gaisā.
Tāpēc Zviedrijā ar apzinātu politisku darbību indivīds ir sasaistīts ar valsti. Un to mēs arī praktiski dzīvē ļoti labi redzam. Piemēram, ziņās jūs noteikti esat lasījuši par to, un ir arī dažādi modeļi līdzīgi, kas parādās citās valstīs, bet Zviedrijā jo īpaši. Mans empīriskais darbs bija saistīts ar sekulārismu un individuālismu, un pasaulē mēs redzam jau veselu gadsimtu, ka sekulārisms izplatās. Piemēram, Times žurnālā ir ticis jautāts, vai Dievs ir miris, un tas bija jau 60. gados. Mēs arī redzam, jo īpaši ASV, šie ir ASV dati, tātad mēs redzam, ka kristiešu skaits pakāpeniski samazinās un reliģiski nesaistīto skaits palielinās. Varētu domāt, ka tagad ir uzvarējis padomju ateisms, bet tā nav. Jo šķiet, ka šī kustība pārveido arī citas vērtības, ne tikai dieva noliekšanu. Google ir ļoti labs veids, kā paskatīties, ko cilvēki meklē un kas īstenībā sabiedrībā pašlaik ir aktuāls. Un mēs redzam, ka laika gaitā meklējumi par ar ateismu saistītiem aspektiem, tātad šādu meklējumu skaits samazinās, bet tas savā ziņā pārveidojas kādos citos meklējumos. Tas ir saistīts ar to pašu kustību, bet varbūt dieva eksistence kā tāda vairs netiek uzreiz noliegta. Parādās dažādi citi meklējumi, piemēram, seksisms, rasisms, baltais supremātisms un tā tālāk. Visi šie te meklējumi, to popularitāte ir ārkārtīgi palielinājusies. Vienlaikus ateisma kustība saskaras ar lielām grūtībām. Un to mēs šeit arī labi redzam. Pasaules ateistu konvencijā 2018. gadā tā tika saukta iemesls cerībai. Un šī konvencija tika atcelta, jo vienkārši nebija pietiekami interesantu. Tātad šī kustība, kas apgalvo, ka dieva nav un tam līdzīgi, šī kustība ir kļuvusi vāja, bet tā transformējas politiski. Un ja mēs paskatīsimies uz to, kas Eiropā ir noticis pēdējo 500 gadu laikā, varbūt mēs 2 minūtes varētu tam veltīt. Eiropa ir būvēta uz Bībeles pamata, bet sākot no reformācijas situācija ir mainījusies, un jo īpaši sākot no renesanses, reformācija bija balstīta uz Bībeles vērtībām. Bet renesanses laikā parādījās tāda kā plaisa, un cilvēks, nevis dievs, sāka tuvināties mūsu uzmanības centram. Tad mēs varam arī skatīties uz Dekartu, kurš teica, ka jā, protams, mums ir dievs, bet mēs sākam ar ergu somu, ar sevi. Tālāk Deivids Hjūms, kurš šaubas kļūst par tikumu. Un mums ir jāšaubās aizvien vairāk un vairāk, un tad tas, varētu teikt, eksplodē apgaismības un revolūciju gadsimtos. Šīs idejas izplatās visā Eiropā 18. gadsimta beigās, 19. gadsimta sākumā. Notiek šīs apgaismības un revolūcijas kustības. Tālāk mums jau ir Kants. Viņš saka, jā, mums ir morāli, bet mums nav pamata. Atcerieties vakardienas prezentāciju, kur ir ļoti laba šī saikne izklāstīta. Džefrijs Baudens. Tiešām ļoti laba prezentācija, ja to nenoklausījāties. Tālāk ir Hēgelis, kurš saka, ka mums vispār nav absolūto vērtību. Viss ir tāds pats, un tālāk ir Kārlis Marks, kurš saka, nē, Dievu vispār varam izlaist, tagad gaidām tikai revolūciju. Tālāk ir Nīče, kurš saka, Dieva vispār nav, un mums ir jāizveido šis virscilvēks, ubermenšs, lai mēs varētu izveidot ideālo sabiedrību.
Un tad mums ir 30. gadi, un es domāju, arī jūsu valsts ļoti ir cietusi šo te notikumu rezultātā. Mūsu diktatori balstīja savu politisko filozofiju uz šādu filozofu darbiem. Un tagad mums galvenā filozofija ir woke filozofija ļoti daudzās rietumu valstīs. Jā, protams, dažādās valstīs ir dažādi konkrēti specifiski aspekti, tomēr šī filozofija ir ļoti spēcīga. Mums tā ir jāsaprot, jāsaprot, kādi ir trūkumi, kāda ir ietekme uz sabiedrību, bet kas attiecas uz manu valsti. Internetā manu doktora disertāciju ir iespējams atrast, bet es gribētu pastāstīt varbūt par dažiem tādiem kopsavilkuma punktiem. Es gribētu teikt, ka mums 20. gadsimtā bija 7 sekulārie apustuļi. Ne premjerministri, ne partiju vadītāji, bet ļoti nozīmīgi cilvēki manai valstī. Un 2 ar tiem strādāja ar baznīcas politiku. Artūrs Engelbergs, Haralds Hallens. Tātad Artūrs Engelbergs ienīda kristietis. Viņš darīja visu, lai cīnītos pret kristietību, rakstīja rakstus un tam līdzīgi. Viņš pilnībā, teiksim, cīnījās pret šo te ticību. No sākuma bija ideja, kā teiksimies, no valsts baznīcas, un tad kopā ar Haraldu Hallenu. It kā nevarētu teikt, ka viņš bija pilnīgā opozīcijā pret Zviedrijas baznīcu, jo viņš pats baznīcā bija baznīcas mācītājs, bet kopā viņi transformēja Zviedrijas baznīcu tādā veidā, ka tas bija kaut kas pilnīgi jauns un iepriekš neredzēts visā pasaulē. Un principā eventuāli politiskās partijas sāka kontrolēt baznīcu. Nākošā joma skola, Alva Mirdāla, iespējams par viņu esat dzirdējuši, viņa ir saņēmusi pat Nobeļa miera balvu. Ja viņa strādāja ar atomu atbruņošanās arī jautājumiem. Un viņa cieši sadarbojās ar Stefanu Arvinsonu, kas bija ārkārtīgi kaismīgs, individualistisks un sekulārs pasaules atbalstītājs. Manuprāt, viņš gandrīz 3 gadsimtus vadīja Zviedrijas un Austrumvācijas draudzības biedrību. Un Austrumvācija un Zviedrija strādāja kopā, lai nodrošinātu paradīzi uz zemes bez dieva. Arī filozofija ir ārkārtīgi svarīga lieta, ja jūs gribat mainīt valsti. Šis varētu būt mūsu nozīmīgākais 20. gadsimta filozofs Aksels Hegerstroms, kas bija vērtību nihilisma tēvs. Viņš teica, nav nekādu absolūto morālo vērtību. Pašam viss ir jāizdomā, pašam jāsaprot, kas ir labi. Kas principā varētu būt tāds kā autonomās kultūras epitoms. Katrs pats izlem, kas ir pareizi un kas nav pareizi. 20. gadsimta vidū Hedēnijs sarakstīja grāmatu, kas saucās Ticība un zināšanas, apgalvojot, ka kristieši, ja jums ir ticība, pierādiet to, pierādiet, ka ir racionāls pamats, jo citādi mēs visi būsim ateisti. Jā, protams, varbūt kaut kāda iekšēja ticība, bet nav jau iespējams to racionāli pierādīt. Un attiecīgi ateisti 50. gados pie mums uzvarēja. Un, protams, tad vēl arī ir kultūra, kas ir būtiska, lai mainītu veselu nāciju. Tad kas mums ir galvenā kultūras dominante? Daudzi teiktu Ingmārs Bergmans, kurš daudzas savas filmas radīja tikai tāpēc, lai saceltos pret savu tēvu, kurš bija mācītājs, un pret mūsu tēvu debesīs. Un šie ir 7 cilvēki, kas bija ārkārtīgi apņēmīgi, gatavi veidot jaunu, atbrīvotu sabiedrību Zviedrijā.
Un daži no šiem bija iesaistījušies visās jomās, kas mainīja Zviedriju, mēģinot atbrīvot cilvēkus gan no ģimenes, gan no dieva, jo ģimenes saiknes viņiem šķita bīstamas. Un arī Dievs, protams, ir bīstams, un tāpēc no tā ir jātiek vaļā. Un kopā viņiem izdevās diezgan daudz ko panākt. Un mana tauta tagad pilnībā var izbaudīt to, kāda tad ir šī sabiedrība bez vērtībām. Un, ja paskatāties uz Zviedrijas ziņām, tad jūs redzat, kas notiek. Bandu, vardarbība, slepkavības, spridzināšanas un tam līdzīgi. Protams, arī rezultāti skolā. Nu, ja mums būtu jāapkopo šis modernais projekts vienā attēlā, tad mums ir divas tādas absolūtās autoritātes, kādas varētu pastāvēt. Viena ir Dievs, un otrs ir neatkarīgs autonoms cilvēks. Runājot par Zviedriju un par visu šo te plašo procesu, kam ir dažādi aspekti, tad mēs varētu teikt, ka šī autoritāte, jeb vara, tika nodota no Dieva uz cilvēku. Un tagad mums šie te augļi savā sabiedrībā arī ir jābauda. Zviedrijas pārveidošanas process notika, ja tā varētu teikt, 3 kaujas laukos, un tieši tādā secībā, kā es jums rādīju. Es domāju, ka šī pieredze varētu noderēt arī citām valstīm, ja jūs gribat būt tāda kā Zviedrija vai negribat būt tāda kā Zviedrija, ja jūs negribat iet pa Zviedrijas ceļu. Jo pirmā joma, kas tika mainīta, bija baznīca, Lutera baznīca, ko politiķi varēja kontrolēt. Viņi citas baznīcas īsti nesaprata. Tur arī viņiem nebija tādas kontrolas, bet viņi darīja ļoti daudz, lai transformētu baznīcu, lai pārņemtu varu pār šo baznīcu, un kad ieroči baznīcai tika atņemti, ja tā varētu to saukt, tad bija daudz vieglāk arī darboties citās jomās, proti skolās un ģimenēs. Skolas tika sekularizētas un padarītas ārkārtīgi uz individuālismu vērstas. Tas bija 60. gados, savukārt 60. gadu beigās un 70. gados mēs kļuvām par radikāli individualizētas ģimenes politikas piemēru. Un tas, protams, ietekmē arī nācijas citās valstīs, to mēs dzirdējām iepriekšējā prezentācijā, saistībā ar tiesību aspektiem, bet arī ir citas jomas, par kurām mēs varētu runāt, ar kurām mēs varētu strādāt saistībā ar šīm vērtībām, kurām mēs ticam. Tagad nedaudz par skolu. Tā kā mēs šodien runājam par ģimeni, par individiem, par sabiedrību, tad skola ir ļoti svarīga joma, ja jūs gribat mainīt sabiedrību. Alofs Palme to arī teica, ka mēs līdz 68. gadam baznīcas lietas saucām par ekleziastiskām lietām, un principā mums bija viens ministrs, kas bija atbildīgs par skolu un par baznīcu. Šeit jūs redzat bijušo premjerministru Magdalēnu Andersonu, kas atkāpās apmēram pirms gada. Tagad mums ir cits premjerministrs no mēreni noskaņoto partijas, bet viņa vadīja sociāldemokrātu partiju, un dažas nedēļas pirms vēlēšanām viņa teica, ka pie mums joprojām skolā vēl ir kristietisma paliekas, no tā ir jāatbrīvojas, jo mums ir vēl dažas kristiešu skolas, tās ir jāslēdz. Jā, protams, ka mums arī ir musulmaņu reliģiskās skolas, bet tās bija tikai dažas. Kristiešu skola ir daudz vairāk. Un viņi teica, jā, visas jāslēdz, reliģijai vietas skolā nav vispār. Un to viņa teica, stāvot priekšā Svētā Hansa skolas priekšā. Un uz skolas durvīm ir norādīts kaut kas, mēs varētu tuvināt un paskatīties. Timur Dei inicium sapientia. Kāds var iztulkot?
The fear of God is the beginning of wisdom. Tātad bailes no Dieva ir vieduma pamats vai sākums. Ironiski vai ne, premjerministrs saka, ka mums ir jāatbrīvojas no reliģijas skolā, stāvot uz šāda teksta fona. But they worked thoroughly in removing. Bet tiešām tika veikts ļoti plašs darbs 60. gados, cenšoties no skolām paņemt projām visu kristietības aspektus. Un bija ļoti plašas debates. 42% parakstīja petīciju par to, lai šos kristietības aspektus no skolām neizņemtu. Un tas bija ļoti plašs, ļoti visplašāk izpaustais viedoklis. Bet tomēr šī kustība turpinājās, jo tas bija jaunajā projektā kā tāds pamata aspekts. Tātad, lai kristietības aspekti visos jomās tiktu no skolas paņemts projām. Un tika parādīts arī šis antikristieša raksturs, piemēram, mēs nelasām par Jēzu vai par Dievu, bet tātad mēs rakstījām ticību Dievam ar mazajiem burtiem, tātad Dievs ar mazo burtu, un arī tā pašā laikā, pieņemsim, Marks un Freids, protams, šiem cilvēkiem vārds ar lielo burtu. Un tika uzsvērts arī pozitīvais naturālisma iespējas un ietekme, un arī reliģija tika apspriesta kā tāda kompulsīvs traucējums ar infantīlismu iezīmēm. Un tā arī nacionālās mācības un valsts mācību programmas mainījās. Tātad, ja jūs gribat, lai mainās skolu sistēma, ir jāmaina pilnīgi viss, arī grāmatas, un Stelārs arī to izdarīja. Atceraties, šis vadītājs, kas darbojās aizkulisēs un arī rakstīja šīs skolas mācību grāmatas, kur skaidroja, kas tad ir reliģija viņa prāt, un tādā veidā tika veicināts sekulārais individuālisms, kas tajā laikā arvien vairāk nostiprinājās. Viņš bija arī vadītājs valdības komitejai, kas pārveidoja arī skolotāju mācību iestādes, un attiecīgi tad ar to arī uz nākamajo paudzi un nākamajām 2 paudzēm mainās visa tauta. Un turpinājās arī tas, ka process turpinājās 1969. gadā. Tas attiecās gan uz šīm dažādām grāmatām, gan arī uz attēliem. Es pieņemsim atradu vienu attēlu, kurš ļoti skaidri parāda, kas notiek. Tātad šeit jūs redzat sanāk Stelāru Vilsonu, kurš stāv blakus. Atpazīstat kreisajā pusē no Vācijas? Kāds ar jums Vācijas saknes ir vai kaut kas, vai jūs atpazīstat, kas tas varētu būt? Tas ir Austrumvācijas pirmais izglītības ministrs, tuvs draugs Stella Andersonam. Un tas ir Rostovas universitātē, kur Stella Andersona saņem goda doktora grādu par to, ka viņš ir veicis tik fantastisku darbu viens pats savā tautā, savā nācijā. Un te viņš arī saka runa, kad viņš saņem šo goda doktora grādu, kur viņš arī saka, tas, ko es izdarīju Zviedrijā, tas ir, kā mēs sākam veidot sociālistu sabiedrību, sociālisma sabiedrību, tad sagatavojamies uz sociālismu. Viņš pilnīgi godīgi un atklāti to tā arī pasaka, ļoti drosmīgi. Un viens interesants komentārs, ko viņš arī tur pasaka, ir tas, ka nākotnē vēsturniekiem ir jāizpēta, kādā veidā jāpapēta, kā sociālismu skolu sistēma var tikt ieviesta arī kapitalistiskajā valstī. Neviens to gan nav izpētījis, tāpēc es nolēmu pats to izdarīt. Un tas nekādā ziņā nebija izklaidējoši, bet tā pašā laikā tas bija ļoti svarīgi gan Zviedrijai, gan arī citām tautām parādīt šīs vēsturiskās līnijas, vadlīnijas un stratēģijas, kas tika izmantotas, lai veidotu pielāgot mūsu tautu valsti. Un te jūs arī varat redzēt ziņojumus, ko mēs Clapham institūtā esam sagatavojuši, kur mēs runājam par skolu un izglītības sistēmu, par regulējumu likumiem un kāpēc starptautiskais likums, pieņemsim, joprojām pieļauj un dod brīvību kristiešu vērtībām, izglītībā un skolās, bet ne pie mums. Un mēs arī šobrīd strādājam ar
izpēti ģimenes jomā. Un tas ir tas, ko mēs arī gribam šajā konferencē parādīt, ka funkcionāls ģimenes un laulības ir ļoti labvēlīgs augsnē sabiedrības attīstībai. Un to mēs paši esam pamanījuši, un arī starptautiskos pētījumus tas ir apstiprinājis, un pēc pāris mēnešiem mēs to publicēsim. Un tātad par ģimeni. Ģimenes politika Zviedrijā ilgu laiku bija diezgan tradicionāla, kā tas bija lielākā daļā valstu, jo cilvēkiem tas patika un cilvēki saprata un uzskatīja, ka tas ir sabiedrībai nāk par labu. Un šis ir attēls no ģimenes konferences, kur sociāldemokrāti 1956. gadā vada un premjerministrs Gotti Lander pie runātājiem mikrofona, un viņi kopā izveidoja konferenci ģimene centrā. Tā varētu būt arī, ka mums šodien tāda pat konferenci, jo tāpēc, ka tajā laikā visi piekrita, ka tas ir labs pamats sabiedrības pamats, ja ģimene ir tās centrā. Bet bija arī vairākas personas, kas uzskatīja, mums ir cits redzējums. Mēs gribam iznīcināt šos pamatus, tāpēc, ka mēs gribam, lai individuālā persona ir brīva no visa. Un viens secinājums, ko es šeit pamanīju, ir tas, ka šis, protams, personas individuālie spēlētāji ļoti svarīgi veidojot un attīstot šos virzienus sabiedrībā. Nu, piemēram, šeit mēs varam redzēt, kur ir šie Nobela prēmijas laureāti vai arī, kas ir pieteikti, kas viņi šeit abi divi. Tātad ekonomikā, Nobela prēmija ekonomikā, un šeit viņi satiekas, un ir šī fotogrāfija, un tātad šīs ir tādas personības, spilgtas personības mūsu sabiedrībā. Un es arī sapratu, ka pēc šī mirkļa nekas vairs nebūs tā, kā bija iepriekš. Un jā, patiešām tā arī ir. Pēc 50 gadiem mēs tagad attopamies, ka ir pārāk maz bērni, kas pie mums dzimst, un dzimstība ir bīstami zema. Un arī tiek piedāvāts vienlaikus vairāk kā abortus, piedāvāt kontracepciju, arī sterilizācijas, un gal galā, kā jums šķiet, vai tas palīdzēs mums paaugstināt dzimstību, bet tā bija daļa no vīzijas, kādā veidā veidosies šī liberālā sabiedrība. Nu, tajā laikā cilvēki neklausījās tik ļoti viņos, jo tāpēc, tas bija ļoti ekstrēmi, bet pēc 40 gadiem tas jau skan daudz skaļāk. Šeit 75. gadā Sociāldemokrātiskās partijas kongress, un šeit viņi jau 43 gadus pēc kārtas ir vadījuši Zviedrijā. Tā ir visilgāk valdošā partija demokrātiskajos rietumos, tātad 44 gadus viņi bija pie varas. Un galvenā doma, kas bija partijas programmā, bija tas, ka likumdošana attiecībā uz ģimenes jautājumiem, nodokļiem un sociālajās politikas jautājumi ir veidoti tā, lai cienītu, ka ģimenes locekļi ir neatkarīgas personības. Un tas ir tas pamat viedoklis 60. un 70. gados. Piemēram, šeit jūs redzat brošūru, krāsa jau kāda ir, ka šī sociālistiskā ģimenes politika, kur mēs gaidam revolūciju kopā ar saviem bērniem. Un šī ir sociāla demokrātija. Šeit nav šī nav komunistiskā brošūra, bet, būtībā tas naratīvs izklausās tāds pats. Un ir divi galvenie dokumenti no 69. gada, kas arī pavēra vārtus un durvis. Viens, kas ir publicēts arī angļu valodā, un tas ir ziņojums no partijas kongresa, kur ir teikts, ka pēc virsraksta mēs redzam, viņiem patīk vienlīdzība. Protams, vienlīdzība ir ļoti laba lieta, bet kāda ir vīzija, kas slēpjas aiz tā? Šī bija ļoti radikāla autonomijas versija, kur ģimenes locekļi tiek atsvešināti viens no otra. Un nepārāk daudz cilvēku to, protams, ir izlasījuši. Šis ir iekšējais ziņojums, finanšu ziņojums. Tātad iekšējais, nevis sabiedriski pieejams. Un ir svarīgi redzēt, ka šeit arī tiek pārdefinēta ģimenes šī definīcija. Un
kāpēc mēs īpaši uz to skatāmies, tāpēc, ka likumi un šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi, jo tie maina kopējo virzienu. Un šeit mēs redzam, ka uz sabiedrību, uz apkārtējo kopienu orientētu ģimeni mēs, vai to skatu uz ģimeni, mēs aizstājam šo uz kopienu orientēto skatu uz ģimeni ar autonomo skatu. Tātad mēs saskatām, ka ģimene ir tāda, kuru vīrs un sieva tiek uzskatīti kā neatkarīgi viens no otra. Un tālāk mēs redzam attēlu Dāvids pret Goliātu, kur Goliāts lepo lielās un saka, ka es uzvarēšu visu, es izdarīšu visu, un kad arī Zviedrijā view of themselves and of society and of hope. Some sort of midway. Mēs saskaramies ar dažādām situācijām, kur, pieņemsim, notiek kaut kāda viedokļu apmaiņa, un es pamēģināšu šobrīd ar jums arī tātad pastāstīt, kā rīkoties. Tātad, ja jūs esat tādā situācijā, kur jūs esat tā kā Dāvids pret Goliātu, kas notika tur? Dāvids uzvarēja. Tātad, kā mēs to darīsim? Kā mēs izturamies pret tām vērtībām un situāciju sabiedrībā? Viens secinājums, ko es esmu izdarījis, ir tas, ka sekulārisms un individuālisms ir savstarpēji saistīti, un to ļoti svarīgi atcerēties. Tātad tā būs mūsu cīņas stratēģija. Un mums ir jāatcerās, ka ja būs viens, tad būs arī otrs. Un tad, kad jūs autonomiju veicināt jūsu kultūrā, tad galu galā arvien vairāk turpināsies šis sekulārais individuālisms. Un tas nav tikai tas, ko es saku, es neesmu vienīgais, bet arī šeit ļoti daudz autori man arī piekrīt. Un ja jūs esat kultūrā, kur ir tāds naidīgums pret šo kopienu, autoritāti un visu svēto, tas ved pie sekularizācijas. Un no otras puses, ja ir šī aizsardzība, protams, protams, mēs neaizstāvam pilnīgi visu. Ir kaut kādi ģimeņu varianti, draudzes, kas nedarbojas veiksmīgi. Bet ir nepieciešams tāds veselīga aizstāvība. Un mēs kā personas, un mēs kā draudzē, un mēs kā cilvēki savās darba vietās, ja mēs tā veselīgā veidā pretojamies šim naratīvam, tad tas mazina sekularizāciju. Un tālāk paskatāmies arī uz, pieņemsim, kamīnu, vai arī nevis uz kamīnu, bet tātad uz ugunsdzēšanas aparātiem. Tātad šeit es te neredzu, bet paskatieties, cik tas ir mazs, un izskatās, ka, piemēram, tās liesmas ir tik milzīgas, un attiecīgi mums šis ugunsdzēšamais aparāts ir jāvērš pret šo centrālo tātad uguns avotu, tātad uz pamatu. Un to jau mēs vakardien arī runājām, kā mēs redzam tas, kas nāk no šiem pašiem pamatiem, pēc tam reflektējās dažādos citos līmeņos. Un tieši tāpat arī mēs, protams, varam ņemt vērā to, ka valstīs, kurās ir ļoti lielas sekulārās grupas, mēs varam veidot diskusijas ar viņiem un arī veidot saikni ar viņiem par atsevišķiem jautājumiem. Piemēram, ir kādas kreisā virziena partijas vai labā novirziena partijas, un tur ir kaut kādi jautājumi, kur mums domas sakrīt. Mēs esam sadarbojušies gan ar kreisā spārna, gan labā spārna partijām par jautājumiem, kur arī viņi uzskatīja, ka tie ir patiesi, un mums tas ir jādara. Protams, ka mums ir jābūt gudriem, un mums ir jāpaliek uz mūsu pamatiem, bet jāskatās, kas ir tie jautājumi, kur mēs varam sadarboties. Un visbeidzot, mēs varam komunicēt un aizstāvēt patiesību, un taisnību un mīlestību. Nereti mīlestībā netiek komunicēta mūsu sabiedrībā agape, kā agape mīlestība. Parasti mīlestība tiek uzskatīts, ka es dabūju to, ko man vajag, ko es gribu. Bet agape mīlestība ir tā, kas ir bibliskā mīlestība, kas ir dodoša. Un nereti
sekulārā sabiedrībā. Piemēram, sabiedrība nenāks pie jums un neteiks, ka draudze nākat, dodat mums, bet patiesībā viņiem vajag to, kas ir draudzei. Un mēs piedzīvojam to, ka diezgan daudz cilvēku saprot, ka viss, protams, kā nebūs paradīze uz zemes, ko mēs tik ļoti ilgojamies, bet visbeidzot es gribētu jums parādīt 3 piemērus, kas ir paradoxāli kaut kādā ziņā, bet tie ir ļoti tādi informējoši, un es esmu daudz ko mācījies, un iespējams, ka arī jūs varētu mācīties. Tātad, pirmkārt, es gribētu pateikt, ka, lai mēs mainītu tautu, valsti, nav nemaz nepieciešams tik daudz cilvēku. Šajā te fotogrāfijā, kur es parādīju šo pagriezienu punktu, kur mums parādījās šie Nobela prēmijas laureāti, kuriem bija šis sekulārais virziens, viņi bija daži, un rezultāti ir ļoti, ļoti spēcīgi. Un līdz ar to tieši tāpat kā jūs. Arī jūs varat katrs daudz ko sasniegt. Un tātad, pirmā grāmata, ko es sarakstīju, nebija pār vēsturi, reliģiju, bet tā bija mācību grāmata Zviedrijas skolai par sociālām zinībām. Un man tas tā ļoti patika, un es arī ieliku fotogrāfiju, kur meitene devās ar vilcienu uz protestēt pret apvienoto nāciju tikšanos, un tad es par viņu uzrakstīju, un kā mēs varētu padiskutēt par šiem jautājumiem, un veicu vēlāk arī pētījumus, un uzrakstīju vairākas grāmatas apoloģētikā. Un, ja mēs skatāmies uz šo meiteni, kas negribēja iet uz skolu, kas pēc tam, piemēram, paņēma savus grāmatas un devās sēdēt pie parlamenta un protestēt, un kad es paskatījos tuvāk uz šo attēlu, es sapratu, Un šis, protams, nav jautājums par Grētu Thunbergu, kas ir pozitīvs viņā vai negatīvs, bet tā būtība, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka pēc gada šī meitene nebija visietekmīgākā savā skolā vai savā tuvajā lokā, bet visā pasaulē. Un es pat nezinu, cik daudz viņa ietekmē mana grāmata, kas viņai vidējā fotogrāfijā šeit ir rokās protestējot, bet es gribētu teikt, ka katrs no mums varam ietekmēt kādu. Un mēs varam ietekmēt gan kā tie, kuriem ir kaut kāda augstāka pozīcija sabiedrībā, un tad vai arī vienkārši personīgi. Un ļoti noderīgi ir arī tas, ka, pieņemsim, pilsētā, kur notika šīs lietas, ko es jums tagad rādu, un šī ir maza kastīte, kas mums ir uz klavierēm, tad apmēram šāda te, no tāda salmu materiāla veidot, un tā nāk no šīs pilsētiņas. Un tas ir tik fascinējošs stāsts, ka, ja man šī nebūtu kastīte uz manām klavierēm, es nenoticētu, bet šī kastīte piederēja manas sievas vecstāvam. Viņa nekad nebija satikusi savu vecstāvu, un arī mana viņas māte nebija satikusi. Un mans sievas vecmāmiņa bēga no Austrumu Prūsijas ar 3 maziem bērniem, kur pēdējais ir tātad mazulis, kas ir mana sievas māte. Un viņa bēga no Vācu armijas. Un vienlaikus viņas vīrs, kas bija nodevies kristietis, kas bija Vācijas armijā, bet viņam nebija jānēsā ieroči, un viņa tika aizsūtīta uz šo pilsētu, kur viņš nonāca tātad kā kara gūsteknes nometnē un pavisam netālu. Un viņš no tās pēc tam atgriezās, un ne sieva, ne viņas māma tātad nekad nesatika šo tēvu, bet kas atgriezās, viņš tātad neatgriezās pēc kara, bet pēc tam tika atgriezti daži viņa piedarumi, un viena no šiem ir šī te kastīte. Un šo kastīti, starp citu, viņš pats nebija nopircis, bet viņš bija to saņēmis kā dāvanu, un ja mēs paskatīsimies iekšā, tad viņš to bija saņēmis no citiem
cietumniekiem. Viņš bija kristietis, kas ar viņiem kopā lasīja Bībeli, dalījās un parādīja, ka dzīvē var būt cits skatu punkts. Un tas nav tas, kas ir to, ko mēs redzējām nacismā vai komunismā. Un šeit iekšā šajā te kastītē bija uzrakstīts šis dzejols. Un tātad citi cietumnieki viņam bija uzrakstījuši šeit vācu valodā ar vislabākiem labā vēlējumiem jūsu dzimšanas dienām, Krievijas šie kara gūstekņi šeit Rīgā. Un es nezinu, kā viņš nomira, bet viņš nomira šeit netālu. Un iedomājieties, un tā kastīte stāv uz manām klavierēm. Tātad sievas vectēvs šeit kara gūstekņu nometnē Rīgā, netālu no Rīgas. Un mēs saņemam šo te kastīti. Un no padomju šiem kara gūstekņiem kastīti. Un viņš bija cilvēks, kas šiem citiem kara gūstekņiem rādīja, ka arī jebkurā tumsā ir iespējama gaisma. Un visbeidzot, es sniegšu jums kādu zviedru piemēru. Arthur Engberg. Šis ir Arthur Engberg. Atcerieties kādu cilvēku, kas bija ļoti nikns, sadusmojies uz kristietību, un šis ir atturēns jau vēlāk, kad viņš jau bija aizgājis no politikas, un jūs paskatāties uz viņu seju, jūs redzat, ka tā ir tāda mierīgāka. Un tad, kas notika? Viena lieta, kad viņš bija šo laicīgo lietu ministrs, viņš, piemēram, pārskatīja valsts baznīcas dziesmu grāmatu, un ja jau galu galā tā ir valsts baznīca, tad arī valsts var pārskatīt dziesmu grāmatu, un galu galā tā dziesmu grāmata viņu ietekmēja. Tātad jaunībā viņš ļoti pieķērās dažādai autonomai filozofijai, bet vēlāk savās vecumdienās šī dziesmu grāmata viņu ietekmēja. Un vēlāk es satiku kādu jau tādu vecāku cilvēku, tad man paveicās viņu satikt, viņš jau ļoti vecs ir, bet tad, kad viņš bija jaunāks, viņš tātad kāds jaunietis kopā ar savu tēvu sarakstīja grāmatu par priesteri, kas bija kopā ar šo vīru fotogrāfijā dienā, kad viņš nomira, un tātad kā viņš saņēma svēto vakarēdienu, un galu galā nomira kā kristietis, un iedomājieties, kā tas notika. Un savukārt, kamēr viņš bija aktīvs politiķis, viņš ļoti aktīvi cīnījās pret draudz, pret kristietību, un viņš tika abadīts savā dzimtajā ciematiņā, kas ir ģeogrāfiskajā centrā Zviedrijā, un fināla paradoks ir, tā kā tas ir ģeogrāfiskais centrs Zviedrijā, pirms kādiem 20 gadiem kristietim radās vīzija šeit izveidot vienu no pasaules augstākajiem krustiem, kas norādītu, ka šie individuālie politiķi un dažādie virzieni kaut kādā brīdī viss sapraujas, bet ir lietas, kas paliek mūžīgi, un mēs kā kristieši, mēs šeit redzam, ka mēs redzam, ka šī ir valstība, kas galu galā uzvarēs. Tā kā liels paldies par jūsu klausīšanos. You mentioned about woke philosophy. Could you tell us a bit more? Jūs minējāt woke filozofiju. No tātad pašā centrā atrodas šī autonomija. Protams, viņi aizņemās terminoloģiju no kristiešu pasaules, bet tā pamatdoma ir tāda, ka ir jāatbrīvojas pilnīgi no jebkādām saiknēm, cilvēciskām, filozofiskām, atbrīvojot sevi, kāds jau tam, kas jau jums šķiet vissvarīgākais. Tas attiecas arī uz sabiedrību un arī uz valsti. Un, principā, šis ir piemērs tam, kā autonomijas filozofija var virzieties uz savu visekstrēmāko formu. Un domāju, ka tur būs arī kādi papildu jautājumi, bet atbildot uz šo papildu daļu, ja mums ir svira vai svārsts, kas vārstās no vienas puses uz otru pusi, tad nonākot vienā gala punktā, svārsts virzās atpakaļ.
Un mēs, es domāju, esam jau sasnieguši šo ekstremālās autonomijas punktu. Mums kā kristiešiem jāpalīdz virzieties atpakaļ. Paldies. Viens no populārākajiem jautājumiem bija šāds. Kāda ir pašreizējā situācija Zviedrijas skolās, kā tur ir, teiksim, ar kristietismu izglītību? Es pastāstīšu nedaudz par Latviju. Kādā no reģionu skolām vecāku padome nobalsoja par to, ka vajadzētu atteikties no kristietības stundām, norādot, ka šīs idejas, šīs domas tiks integrētas pārējā mācību programmā, sekulārā programmā, kas mums šķiet, ka tā jau nenotiks. Jā, kā jūs atbildētu uz šo jautājumu? Es domāju, ka mēs redzam, kādi ir šīs progresīvās kustības rezultāti. Mēs progresīvi virzamies uz jaunu sabiedrību, kur cilvēks ir autonoms un atrod zinību un zināšanu sevī. PISA testu rezultātos, es domāju, ka Latvija arī ir iekļauta, vai ne? Tātad PISA rezultātos mēs redzam, ka šie rezultāti Zviedrijā samazinās. Piemēram, 69. gadā, kad tika pieņemta jaunā skolu sistēma visās Zviedrijas skolās, parlamentā tika norādīts, ka mums ir 4 mērķi, un neviens no šiem 4 mērķiem nebija saistīts ar zināšanām, bet gan ar jauna veida cilvēka izveidošanu. Un, ja ir šāda pieeja, tad būs arī noteikti rezultāti. Līdzīgas tendences mēs redzam arī citās valstīs, jo mēs visi esam daļa no šī procesa, bet dažos gadījumos mēs esam tikuši daudz tālāk. Un jāsaka, ka arī ir Zviedrijā ļoti neobjektīva attieksme pret kristietību, kopumā pret reliģiju, un jo īpaši pret kristietību, tātad tiek pausti šie iebildumi, jo, piemēram, musulmaņi ir daudz drosmīgāki, un viņi aizstāv savu ticību. Un ja viņi tā var, tad varbūt arī kristiešiem, skolēniem un pieaugušiem vajadzētu rīkoties līdzīgi. Ko tas nozīmē jums paust patiesību Zviedrijā un ko tas jums ir izmaksājis? Vai mūs ieraksta? Jo tas tāds personīgs jautājums. Laikam jau ieraksta. Tad es atbildēšu tā vispārīgāk. Jā, tam ir personīgas izmaksas. Ir darbs, un tad darba nav, piemēram. Galvenā problēma, protams, es publicēju šo grāmatu un šo disertāciju Zviedrijā, un bija diezgan arī liela interese. Ir pirkuši un izplatījuši šīs grāmatas. Bet tie, kurus visvairāk ietekmēja šīs idejas, politiskie līderi, baznīcas līderi, viņi ir diezgan atturīgi. Jo ir ļoti grūti prasīt cilvēkiem, vai tad tiešām viss ir bijis kārtībā, pārējot no vienas vērtības sistēmas uz otru. Un, kad es uzdevu šādus jautājumus, tad parasti atbilde ir klusums. Un tad, protams, arī ir man personīgi uzbrukumi. Ir, piemēram, tāds kungs, kas šovasar man personīgi uzbruka avīzē. Es ceru, ka mums būs iespēja satikties un paskatīties, kas notiks tālāk. Bet es ceru, ka mums pēc nedēļas vai nedaudz vēlāk būtu tāda laba publiska diskusija. Bet ir svarīgi par to runāt, nevajag no tā izvairīties. Ir jāsaprot, kāda ir pašreizējā situācija, gan pozitīvā, gan negatīvā. Jāizvērtē, kas ir noticis un kāpēc mēs esam šādā situācijā. Par to ir jāpadomā, jo ir šī izteiktā tendence izvairīties no patiesības, jo patiesība tas ir grūti. Bet mums par to ir jārunā. Jo patiesība mūs atbrīvo. Šķiet, ka mēs ka jūs veidojat tiltus ar šo opozīciju, runājiet ar viņiem, apstrīdiet viņu viedokļus, izaiciniet viņu viedokļus. Nevar būt tā, ka mēs vienkārši slēpjamies, nerunājam atklāti. Nē, runājiet par to, par filozofisko pamatu, par dažādiem apgalvojumiem un tā tālāk. Domāju, ja mēs runājam par woke kultūru, tad viens no izaicinājumiem vai viens no simptomiem, kā es esmu pamanījis, ka ir grūti saskatīt citādo.
Woke kultūra noraida patiesību, bet neviens jau tā nedzīvo pastāvīgi. To the bank and says there is no truth. Neviens jau neiet uz banku un nesaka, ka, ziniet, patiesības nav, es negribu zināt, kas ir manā kontā. Vai nedodas pie onkologa un saka, ziniet, tas nav svarīgi, patiesības jau nav. Es tomēr gribu zināt, vai man ir slimība vai nav, vai es gribu izdzīvot, tas ir, vai es varu izdzīvot vai nē. Tātad mums šī te kultūra ir jāapstrīd, jāizaicina, stāstot patiesību. Nākošais jautājums, kā skolotāju sieviešu lielais skaits skolās ietekmē izglītību, kur Dievs ir tēvs? Es nedomāju, ka tā būtu kāda būtiska problēma, jo jau no pašiem skolu pirmsākumiem 19. gadsimta beigās mācīšanu visticamāk neveica mācītājs vai viņa palīgi, bet gan neprecētas sievietes, un parasti mācību programma balstījās uz kristietiskām vērtībām, tāpēc es nedomāju, ka tā būtu kāda liela problēma. Kad pie mums tika atļauts ordinēt mācītājus, mums bija ļoti plašas diskusijas, un tika runāts par to, kas tad ir baznīcas pamats, vai svētie raksti vai politiskās idejas, un politiskās idejas uzvarēja. Un tagad mums pat ir vairāk mācītāju sieviešu nekā vīriešu. Un tas arī savā ziņā ir ietekmējis baznīcas identitāti. Nākošais, kā sieviešu liberalizācija ir ietekmējusi Zviedrijas politiku. Es domāju, ka tas ir savā starpā saistīts.